Tā, tagad skanējās, viss ok, atrod blokus, jo mums šķiļās, viss notiek. Tu zināji par to, ka tev ir sataisīts, jo tu man neko tādu neteici, ka šī standartā ir OBD rozete, rekur, ja? Viņam stāv proti ugons virsū, nu pretaisdzīšana, ja, rekur standarta OBD. Te visi vadi ir apkosti nost. Tiem vadiem tālāk ir pielodēti vēl vadi, nu no šeit, redzi, kas aiziet tālāk uz mašīnu. Loģiski, ka tu piespraudu diagnostikas iekārtu pie standarta rozetes, tu neko nevar noskanēt. Un tad tie vadi iet reku šeit pa malu, un OBD rozete rekur ir zem krēsla sataisīta, cīpā rekur diagnostika pieslēdz klāt. Nu tas ir proti ugons, jo tev arī stāv īgls virsū, ja? Un īglam baterija bija 0,2 volti, to es pilnībā nosēdusies, ja, šitajā iekšā ir tā signalizācija, ja, čips IMO. Un uzliku jaunu bateriju, šķiļās, viss notiek, var labi iedarbināt, tagad skanējam kļūdas ārā, karoči viss notiek. Un diagnostikas rozete rekur zem beņķi ir sataisīta. Oriģinālā, jā, nokniepti reāli vadi nost. Un pa oriģinālo diagnostiku, nu, kur tu mīļais cilvēciņš, tu šeit un diagnostiku lietas teklāt, kā tu vari zināt, ka ir vēl viena apslēpta diagnostikas rozete, vai ne? Un plus vēl arī tas viss ir darīts tikai un vienīgi pretaisdzīšanas iemesla dēļ. Nu, lai tā kā caur rozeti nevarētu, tā kā tiek mašīnā iekšā, jā, uzlaužot mašīnu, tu nevari caur rozeti neko izdarīt. Vot. Un tāpatās arī tev šī gadījumā arī vēl plus vēl tukša baterija un pats IMO vispār nerunājās ar vadības blokiem. Viņus bloķēja precīzāk. Tā kā nu, tāda ir situācija šobrīd.